Nu, ko sveiki visiem! Šodien mēs dosimies uz Carnikavu, Gauju un Lilasti. Tas būs Salkrastu līnijā, tāpēc mēs ejam un tiekamies vilcienā vai stacijā. Carnikava ir dzelzceļa stacija Carnikavā, dzelzceļa līnijā Rīgas Kulte. Carnikavā pietur visi vilcieni uz Salkrastiem, uz Kulti un arī vilcieni līdz Carnikavai. Carnikavas stacija tika atklāta 1933. gadā. Stacijas ēka, kas saglabājusies līdz mūsdienām, būvēta no Daugavpils Rītupes līnijā nojaukto veco ēku materiāliem. Mēs esam Carnikavā un tikko nofilmē staciju, un es teikšu, ja šitā stacija vispār ir tāda sena, viena no senākajām, un viņai ir liela vēsture. Jā, šitā ir tāda nozīmīga. Daudz ir nozīmīgas, bet šitā arī ir. Jā. Tā kā, jā, Carnikava ir kā pilsēta. Nevis kā pilsēta, bet kā vispār pagasts. Carnikavas pagasts tādā ziņā. Jā, te ir tā kā saucama pilsēta. Apmēram tā. Tāpēc mēs dosimies uz Lilasti un tad uz Gauju. Tāpēc es nezinu, vai es kaut ko baigi te filmēšu, bet jūs jau tā kā sapratāt, ka šeit notiek. Tāpēc jā, tiekamies. Gauja. Lilaste ir dzelzceļa stacija līnijā Rīgas Kulte. Lilastē pietur visi vilcieni uz Salkrastiem un Kulti. Līdz Lilastei kursē arī kravas vilcieni. Lilastes stacija tika atklāta 1934. gadā. Mēs esam Lilastē, stacijas parādīja. Tad ir vēl remontdarbi, bet drīz jau būs gatavs. Tā jau visās stacijās būs, principā, izņemot tajās, kur nepieturēs vilcieni drīz. Bet, jā, Lilastē šeit, un tad dodamies uz Gauju. Gauja ir dzelzceļa pieturas punkts Ādažu novada Carnikavas pagastā dzelzceļa līnijā Rīgas Kulte.
Gaujā pietur visi vilcieni uz Saulkrastiem un Skulti. Gaujas pieturas punkts tika atvērts 1934. gadā. Līdz Otrā pasaules karam starp Lielasti un Gauju bija stacija Garazars. Tā, Gauja. Jā, ko lai pasaka, vienkārši tāds tā kā ciems blakus Cernikavai. Un, jā, es jau tā stāciju parādīju, stācija kāda viņa ir, baigi jau nekāda viņa nav. Tāda, izkropļota, bet, tā ir. Tā kā, jā. Bet, jā, daba ir skaista šeit, pastaigāties var, tā tas ir forši. Tāpēc, jā, paldies par skatīšanos, paldies, ka bijāt ar manīm šajā video, un mēs izņemām 3 stacijas, un tātad tiekamies mēs nākamajā video.